Šoreiz es neslaucīšu enerģijas. Nolikšu savu raganas slotiņu, lai varētu izveseļoties. Es ar maģijas palīdzību atvēru sevi, savu prātu. Un, lai es varētu tālāk strādāt pie savu prāta, man ir jābūt veselai, jādomā veselīgi. Un tāpēc es nodarbojos ar sportu. Un es esmu ļoti laimīga, ka varu to darīt. Maziņš ieskats manā vakarosmē. Es gribu pastāstīt par gada otriem svētkiem. Tie ir ūdens stihijas mošanās diena. Ostara, lielā diena. Esmu iegādājusies Austras koka zīmīti, kas simbolizē latviešu zīmīti, kura simbolizē lielo dienu spēka dienu no 20. līdz 23. martam. Šāds zīmītis man ir uz katriem gada cikla svētkiem. Es viņu šeit turu uz altārīti. Un es sveicināšu ūdens stihiju. Brauksim pie upes gariem došu cienastu. Ieplānots ir noteikti piens. Ieplānoti ir augļu tēja.
Pirmkārt, tāpēc, ka tā mums ar vīru ļoti garšo, un gariem ir jācienā un jānes cienestā to, kas pašiem ļoti kārojās, un, protams, veselīgs ne jau aromatizētās tējas, bet no dabīgiem auglīšiem. To es noteikti nopirkšu vienā Liepājas veikaliņā, kur šādas tējas pārdodas. Pašai nebija iespēja tādu pagatavot. Manai tēņu spēka dienām par godu, kad mostās ūdens stihija. Jā, saules stāri. Jā, šajās ļoti omulīgajā, jaukajā veikaliņā. Paldies. Jā. Vēl varētu arī zemeņu vārds būt. Bet man liekas, ka mums vajag tā, lai simbolizē saulīti. Es domāju, ka šis jā, jā. Ka mēs paņemsim 100 gramu tēņu. Un pacienāsim ūdens gariņus, vārīsim mājās tēņu, pēc tam arī mazliet ielaidīsim upītē, un upīti, kas ietek jūrā. Kolosāli. Jā. Jā, mēs atstāsim arī tas koordinās, kur paskatīties, kas tam filmiņ, jā. Nu jā, tūlīt tad ir. Jā, tā ir. Spēka dienās, jā. Jo tad visām mūsu domām būs beidzot vēlēšanām plūdums, jā, jo februārī bija gaiss, kad modās, tad mēs visu saplānojam, tagad mēs visu palaižam plūdumā. Jā. Un maijā, kad zemīt mostīsies, tad tas viss tiks jau nostiprināts, ka jā, tam jāpiepildās. Es uzzīmēju ūdens stihijas zīmi, vīraks ir aizadzināts. Ausras kociņš blakus, cienasti ir nolikti, cienas pilngraudu cepumiņus, uz bērza tās, uz bērza miziņas, lai tas būtu draudzīgs dabai, lai mēs nepiesārņotu šo skaisto vietu Ziemupi, kur Ziemupas upīte ietek jūrā. Cik tā tēja ir gārda. Cik viņa ir garšīga. Zinām. Paldies par Un es jums iedošu mums tādu lapiņu ir tāda. Tur tā nav vizītkarte, tas ir tī orientieris. YouTube mums kanāls ir ar telefonu noskanējot šo kodu vai nosaukums. Paldies. Jā, jauks jums arī tās spēka dienas, jā. Lai to. Jā, lai to. Es došos pēc oliņām. Par oliņām ir interesanti. Iegādāšos es īstās lauku oliņas, nevis veikalā ar zīmodziņiem. Kāpēc? Tāpēc, kad tām nav jau tāda mirusi enerģija, jā, kur viņas ir stāvējušas ledskapjos ilgstoši, apstrādāts ar dezinfekcijām, vēl tie zīmogi uzspiest, jo zīmogi ir numuri, un tie cilvēki, kas zina, kas ir numeroloģija, tas ir ļoti svarīgi, tas nederēs, ja? Tāpēc ir vajadzīgas, gribās teikt, īstas oliņas no laukiem. Noteikti iegādāšos arī oliņas, nopirkšu paipaloliņas. Kāpēc paipaloliņas? Ne tāpēc, ka viņas ir, cits saka, dārgas, tur, interesantas, bērniem dot, tur skaistas, tādas raibas, bet man tas ir vairāk svarīgi kā simbols, jo paipaloliņas ir gan baltas, nevis gan, bet baltas ar melniem punktiņiem, kas priekš manis simbolizē tumšo, gaišo pusi, balansu. Mans mīļākais vārds balans, ja? Lai viss balansējas, lai nekrīt vienā un otrā galējībā manas vēlēšanās.
kuras kā programmu mēs ieliksim oliņās, ierunāsim vārdojums. Kā tas notiek? Tas notiek tā, ka oliņu noteikti nevajag vārīt, jo ja oliņu mēs novārīsim, oliņa būs jau beigta mirusi. Tas nederēs, jo oliņa simbolizē dzīvību. Oliņa šķaumliņa simbolizē zemes stihiju. Oli baltumiņu, dzeltenumiņš simbolizē saulīti, enerģiju, uguns enerģiju. Tad oliņā ir arī gaisa pūslītes, kas simbolizē gaisu, un oli baltumiņš ir ūdens stihiju simbolizē, un pat oliņa ir kā maģisks simbols visuma, visuma. Kosmos nav smuks vārds. Un visumu, kad no oliņas dzimst jauna dzīvība, rodas jauna dzīvība. Un tāpatās arī ar mūsu vēlmēm. Un lielajā dienā, Ostarā, tās oliņas mēs apzīmēsim nevis tāpat vien ar kaut kādiem zīmējumiem, kā pagadās, bet tieši to zīmējumus, katru oliņu uzzīmēsim tādu zīmējumu, kas simbolizē to, ko mēs vēlamies šajā gadā vai iegādāties, vai sasniegt, vai iemācīties. Kā mēs mākam zīmēt, tas nav svarīgi, ka tik ir ar domu spēku pareizi uzzīmēts zīmējums, nevar saprast, ko tas nozīmē. Un tad šīs oliņas mēs neēdam, mēs paši savus vēlmes, savu laimi neapēdīsim, ko mēs esam uzzīmējuši. Tādēļ mēs nesīsim pie dabas, pie ūdens, krātuvēm kaut kur tūmā, pie upes, kur kam ir iespēja. Ja galīgi nav iespēja pie ūdens stihiju sveicināt, tad noliekam pie ozola vai bērza. Tad ir svarīgi saprast, ka ūdens stihija ir tā, kas veicina plūdumu. Tad beidzot mūsu domas, mūsu vēlēšanās sāks plūst, augt, attīstīties. Tāpēc ir ļoti svarīgi to izdarīt precīzi. Un tad, kad gaisa stihija modās, tad mēs ievēlējāmies tās domas. Un tagad ar ūdens stihijas palīdzību notiks mūsu domām plūdums beidzot. Un vēlāk gaidīsim maijā zemes stihijas mošanos. Tas būs pēc tam citā raidījumiņā. Tā kā šeit man ir arī sagatavots 2 sveces. Gaiši zilā krāsā, ūdens stihijas krāsa ir gaiši zils. Šīs te svecītes arī nolikšu pie ūdens, lai uzlādējas ar spēka enerģijām. Ja es vēlēšos kādu vēlēšanos, tad ar savu iekšējo enerģiju es aktivizēšu svecīti, un svecīte būs uzlādējusies jau ar spēka dienas enerģiju, zemes enerģiju, ūdens enerģiju, visuma enerģiju, un palīdzēs aktivizēt manas domas, lai viņas ir plūdumā uz piepildīšanos. Tas ir svarīgi. Jā. Bijām ar vīru uz veikalu, nopirkām oliņas. Redz, ko ir fantastiskas lauku oliņas. Jā, un oliņas tad, kad es katru oliņu apzīmēšu kopā ar vīru, uz katru oliņu uzzīmēsim savu vēlēšanos. Un tad mēs nesīsim, kā jau es teicu, noliksim pie ūdens, pie koka. Bet nekādā gadījumā ar oliņām mēs nesitīsimies. Kā tautā saka, sisties roliņu. Kāpēc? Tāpēc, kad es katru savu vēlēšanos sasitīšu. Un īpaši tas būs bēdīgi tam, ka oliņi sasitās, jo viņa vēlēšanās 100% nepiepildīsies. Un tad ir tāda interesants atmiņas, kuras es atceros, kad
Nu, gribās man teikt, kad man bija folija cepurīt uz galvas, jā, no tās sērijas. Mēs zīmējām ģimenē oliņas visādām muļķībām. Pat sunīts uz oliņu uzzīmēts, kurš kakā un tā tālāk. Un tad mazliet novirzos no tas tā labām garstāvoklim pasmieties. Tad mums arī tā dzīvē sāk iet tā kā pa kakiņām, ja, un es iesaku jums, nezīmēt muļķības virsū, kur nu vēl kaut kādas rupjības vai pat nāvis galvas, un kas tik nav redzēts, ko tikai nezīmē, domādami, ka tie ir, baigi labie joki. Tādas enerģijas jūs arī piesaucat, kādas enerģijas. Un šeit arī paipalūliņas parādīšu, kā tas izskatās, ko es vēlējos pateikt, ja, kad ir jābūt kā ķīnieši yin-yang, balts melns. Var izmantot arī aroma eļļiņas. Man mīļākā aroma eļļiņā uz doto brīdi ir bergamots, tāpēc, ka es redzēju vīziju, sapni, kur man atnāca sieviete gars un teica, ka nopērc bergamotu eļļu, tā lieliski nomierina nervus un būs vieglāk aizmigt, atpūsties, gulēt, nesatraukties. Un es tad nezināju, kas tas bergamots ir uz to brīdi. Es zināju, bet tā nebija man vēl tā eļļiņa kolekcijā. Tā. Gatavojamies braukšanai uz Ziemupi, Ostaras svinēšanai. Tā, tagad es iešu uz virtuvi un pagatavošu mājas gariņam kafiju, jo, kad es sāku runāt ar mājas gariņu vai ar saviem altāra gariņiem vai ar citiem gariņiem, tad es noteikti ieleju kafiju. Tā kā uz sarunu parunāsimies, padzersim kafiju. Kafiju pašu labāko, kas garšo man. Luka, nāc! Luka! Kur Luka nav? Nāksi? Nāc! Tā, es esmu. Neču, Lukas, viņašu. Luka, nāc, tiek pie maniem kompānijā. Tā, tagad es taisu kafiju. Kafija, garšī kafijas āda parādīšu, kāda viņa izskatās. Apmēram, ja, balta tāda knaģīša noņemšu. Ņemī kafiju. Netaisīšu reklāmu, kurš to ir ražojis. Sveiks, Lulu! Sveiks, gaismas nesējs Lukas! Es visu darīšu tā, kā garšo man. Tā arī garšo mājas gariņam, jo mājas gariņš ir, tā kā jūsu spoguļattēls nevis izskatā, bet garīgā ziņā, enerģetiskā ziņā. Viņš ir tāds pats kā jūs. Tātad, kāds ir jūsu mājas, tāds ir jūsu gariņš. Kāda jūs paši, tāda arī kāda tu pati, tāds tavs gariņš. Tā, tagad vēlreiz es saspītīšu, aizrunājos te grūti domāt vienlaicīgi par kafiju un dikciju. Tā, tūlīt tās saspīdīšu. Tā, kārtīgi. Taisam ciet. Lūkā, liekam kafiju. Tā, liekam un. Tā, kamēr tur silst ūdens ņemu pienu. Mazliet
saputošu pienu. Es nedzeru kafiju ar pienu, ar cukuru, bet arī retam palutinu sevi, savus tuvos mīļos, arī ar pienīgāku kafiju. Tā, šitam ir tēju, ko es tagad daru. Tā ņem, un tā ir jau, ir. Tā, liekam un aiziet. Lūk. Cik smaržīgā. Tā, un pieniņu. Tā. Mazliet kanēlītes. Kanēlītes simbolizē uz naudu. Es viņu nolikšu šeit uz savu darbu galdiņu. Noliku jau oliņas. Tās, piebildīšu, nav vārītas, cietas, savārītas. Tāpēc, kad svētki man neiet cauri vēderu, jā, nav tā, ka es tūlīt visu, kā svētki, tā visu apēdīšu. Viss ir jāpēd, viss ir jānoēd. Mēs tā patēdīsim, būs vakariņas, būs pusdienas, arī svētku vakariņas, kad tuvie mīļi atbrauc. Medus, liepziedu mēdieli. Kāpēc mazos trauciņos? Es domāju, ka noteikti kāds, es vienkārši jūtu, ka kāds noteikti ir iedomājies, kāpēc viss tik maz, taču vajag daudz. Jā, ir rituāli, praktiski rituāli, kurus mēs veicam nefilmējot, nevienam nerādot. Tie ir nopietni rituāli, tur jā. Tur ir ļoti svarīgi, ar ko tu ierodies, kā tu uzņemi ciemiņus no smalkā plāna. Bet šeit viss ir simbolos, gari to ļoti labi zina, te ir maz vietas, un man ir svarīgi tās enerģijas, kā jau es teicu, virtuvē taisot kafiju no sevs, ko es dodu, jā, un tās man ir liels un spēcīgs, nevis tajā medus burciņā. Medus īstenībā ir tikai medus, bet tas, kā es to gāju pirkt, ka tieši to liepziedu medu, kad es speciāli trauciņu gadu tirgu nopirku, domāju, kāpēc tieši tāda puķīte vai tāds trauciņš vai tāds mākslinieks, es visu skatījos, sarunājos ar rūnu gariem, ja kādu, kas man vajadzīgs ir. Tā no viss sirds, un tās ir tās enerģijas. Tās ir tās neredzamās enerģijas, ko mēs dažkārt nepamanām arī ģimenēs ar attiecībām. Tikai izprotam, jā, man uzdāvina dāvana, tad viņš man mīl, bet nē, tā nav. Pavisam viss ir ļoti vienkārši. Nevajag sarežģīt to, ko mēs pa daudz sarežģījam. Ja, tagad taisīsim tēju, augļu tēju, kur es ņemšu līdz uz ziemupi un liešu plūdumu upē, lai no upes aiziet uz jūru. Tātad mūsu nodomi, lai aizplūst lielajos ūdeņos, dziļākajos. No okeāns te nav, te ir jūra, bet tas vienalga ir labi. Un upe arī simbolizē mūsu dzimtu senču garus, tā kā kopā ar viņiem mēs to rituālu taisīsim. Es ar vīru kopā ar mūsu dzimtas aizmuguri. Tā mums ir spēcīga un liela. Piedomāšu par savām meitām, par mūsu meitām, kuras ir Rīgā, jo mēs ar viņām nevarējām tikties, jo meitas strādā. Un brīvdienas būs vēlāk, tad, kad svētki būs beigušies. No burciņu, jā, neitrāli trauciņu, burciņu, lai vāciņš, lai nav nekādi burtiņi, lai nav nekādas programmas, jā, kodi veikala, tas ir svarīgi gan, tas nav sīkums, jā. Ja ne, tad jūs kopā ar savām vēlmēm piesaist arī veikalu un vēl ar kaut kādām dīvainām enerģijām. Tā, tagad es ņemu tur šo te aromātisko tējas sastāvā ir ananāsa, kubiņi, mango, apelsīna gabaliņi, aromātvielas tomēr pielikuši, bet es ceru, ka tās ir dabīgās, jo man neizdodas atrast vēļas. Tad ir pašam jāgatavo, man nav tādas iespējas virtuvē pašai pagatavot virtuvīti maziņa. Mango granulas, zemenes un kliņģerīšu ziedi. Kliņģerīšu ziedi simbolizē saulīti.
un veselību. Tas arī ir viena no manām mīļākajām zāļu tējām, kliņģerīti. Bērnībā tās man bija mīļākās puķītes. Es pat čiepu kaimiņiem dārzā. Nebija labi, bet es to čiepu, tāpēc, ka man ļoti, ļoti patika. Tas bija tāds mīlestības enerģijas, bet vienalga čiepšana tā ir. Un tad es dzīvoju pie Olmītes Pupielā, un tur bija tāds saimnieki bašūri. Tā kā es jau toreiz domāju, kā dusmīgi saimnieki, bet es pateicīgu, ka tādi cilvēki ir bijuši manā dzīvē, jo es iemācījos ar dabas gariņiem sadraudzēties, jau kad es biju maz meitenīti, no apmēram kaut kādi 8, 7 gadiņi, 9 gadi, tad lielāk, tad es gāju katru vakaru Pupielā sētā, starp rožu dobēm, puķu dobēm un uztaisīja tādu zīzli, neapzinoties, ka tas ir raganas zīzlis, pielikt tādu spigulīšu, jo tas aizbēd ļaunos gariņus. Un tad es gāju un slaucīju, jo slaucīšana nozīmē aizslaucīšanu. Es staigāju un slaucīju dobītēm tās taciņas, jā, lai aiziet prom ļaunie gariņi no tā skaistā bašūra rožu dārza projām. Tas man bija tās rituāls. Un tagad es saprotu, ka tas jau manī bija iekšā, un tagad man tāds zizlis arī ir. Nu, protams, spigulīšas es tā kā pieliku, pēc tam es noņēmu, jo es atkārtošos, ka man ir iekšējais spēks, un man nevajag vairs spigulīšas, lai aizbaidītu gariņas, jā, man pietiek, ka man ir tas zizlis. Citreiz pastāstīšu, no kurienes ir nācis tas koka zariņš, kādā veidā nāca, kāds vīzijas redzēja. Un klāt pie tā kociņa ir zvārgulīši. Es šodien to izmantošu arī rituālā, jo man ienāca vīzija, kāds jātaisa rituāls veselības uzlabošanai. Tad tas ir rituāls, kurus pielietošu Andris arī. Viņam arī tas rituāls patika, akceptēja. Pielietošu ne tikai sev, bet arī citiem, saviem tojiem mīļajiem, lai izdzītu arī mūsu iekšējos dēmoniņus, kuri ik visu laiku ienāk. Jā, viņi tā kā iekšā ārā. Un nevajag jau viņus iznīcināt, viņus vienkārši vajag pārvaldīt un kontrolēt. Tā, burvīgi. Tagad esam cietvāciņu, viegli pēc tam aizskrūvēšu. Tā, un otru pusīti es novārīšu arī maisa gariņam ieliešu pēc tam krūzītē, glāzītē un kopā ar savu mīļoto vīru Andri dzēršu. Un tad, kad atbrauks manas meitiņas no Rīga, man meitiņa dakterīts, neirologs Marija Cērpa. Reklāma, jā. Un kad atbrauks man otra meitiņa Elizabete Agnes Cērpa, māksliniece, viņa man ar citu uzdāvināja ļoti skaistu gleznu, kuru kādā citā video es parādīšu citādāk. Šīs raidījums sanāks pārāk piesātināts, pārāk daudz, tā kā gaidiet. Jā, un tā glezna man tagad stāv uz plauktiņa. Jā, un tad, kad ieradīsies dakteris ar mākslinieku, tad mēs visi 4 dzersim to tēju no jauna nopirkšu, šo tēju, augļu tēju, saules stari. Tā, te ir olas, jā, un par olām. Tagad par olām. Ko es darīšu tām olām? Noteikti nevārīšu, tāpēc, ka mēs savus vēlmes nevārīsim, necietināsim, neklapēsim, nesitīsim. Un tās mēs noliksim, to nu gan es nerādīšu, kur es nolikšu pie ziemupes, jā, tas ir dabai draudzīgs, jā. Tur noteikti ieradīsies gari ierodās caur putniem, mūsu dzimtes radi senči, tālie senči. Un raivās oliņas, tās ir kā, lai ir baltais un melnais, lai ir balansam, lai viss ir balansā, lai mēs turamies uz balansu, jā, mazliet plus mīnus, bet lai esam balansā. Tā, uz lauku oliņām, tad, kad kamera izslēgs, tad es kopā ar vīru, ar Andri, mīļoto vīru Andri, zīmēsim šeit virsū savus nodomus, jā. Vēl es paskatīšos arī, ko man saka mani rūnu gari, kur tad nu bez tā, bez visām skandināvu tradīcijām nekādīgi neiztikt. Jā, un tad mēs nesīsim, jā, lai notiek plūdums, lai beidzot notiek
darbību mūsu saplānotajam, kad radās, kad bija februārs gaisa stihijas atnākšana, pamošanās. Un pēc tam gaidīsim Valpurģijas nakti 1. maijā, kad vīri ies makšķerēt, ne visi, protams, tikmēr mēs sievas iesim Valpurģa naktī, burties stabilitātei, spēkam, iezemēties, jo kā nekā zeme mostās ar zemi savienoties. Jā. Un tam nekāda sakara nav ar kaut kādiem kristiešu izdomājumiem, kur kaut kur ragans lidinās ar velniem, plikiem un tā tālāk. Tos murgus es negribu dzirdēt.